Zemgali šodien var dēvēt gluži vai par zilu ezeru zemi. Netālu no Dobeles Šķibes ciematā pārplūdusi mazā Ālavas upe. Apus Jelgavas Dobeles šosejai vietā, kur parasti pavasaros krāšņiem ziediem zied rapšu lauki, šodien viļņojas ūdens. Ciemata daudzdzīvokļu mājas atrodas kalniņā, tāpēc iedzīvotāji var justies droši un mēģināt iedomāties, kāda ir dzīve ezera krastā. Jā, pa nakti točno parādījies ezeri. Vai tā jau ir bijis, vai tā ir ierasts? Nebija tāds, nebija laiks. Bet vai vispār tā ir ierasta lieta, ka šeit pārplūst tā mazā upīte? Nē. Arī Krimūna pagastā mazā negantniece Ālavas upīte dārzus un parku paslēpus zem ūdens. Es jau vakar atnācu, es jau vakar paskatījos, un šodien atkal atgriezos, lai redzētu, vai mainās vai nemainās līmenis. Jau trešo dienu staigā. Pašlaik ir uz vietas, jā. Nav vairs īpaši vairāk vakar, jo kā bija tā tagad ir. Kazāku mājas saimnieks stāsta, ka ko tādu pēdējo reizi redzējis tikai savā bērnībā. Viņš gan ir pārliecināts, ka ūdens līdz mājai nenonāks. Nekad nav bijis un nebūs, jo māja pārāk veca no 1800. gada, tajā te sevis būtu aizmazgāts. Bet vai jūsu pusē vispār ir tādas mājas, kur arī varētu būt pašas mājas apdraudētas? Ne tikai lauki? Es domāju, jaunās mājas, kas ir būvētas pēdējos gados. Jo tās ir upju ielējās, tās ir tādās interesantās vietās. No krastiem izgājušas arī citas Zemgales mazās upītes. Glūdas pagasta nākotnes ciematā pamatīgus plūdus radījusi Auces upe. Iedzīvotāju drošība pagaidām nav apdraudēta. Zaļnieku pagasta mājās kristāli gan var iekļūt tikai pa laipiņām. Līdz brīdim, kad ūdens varētu ienākt istabā, ir palicis pavisam maz. Šeit gan plūdus nav izraisījusi upe, bet strauji kustošais sniegs. Bet kāda ir tā sajūta, kad no rīta atver acis un pa logu skaties ūdens? Vakarā bija tā riskanti iet gulēt. Vakarā. Un tur birzīte, un tur, kas saka, vēl pa tiem grāvjiem, visu vēl nāks ūdens iekšā. Un vēl kupenes visas stāv pie mājas. Savu māju atstāt saimniece nevēlas. Vien lūdz, lai pagasts mazliet ūdeni nosūknē. Sabojātā melorācijas sistēma ir pie vainas arī ceļa Glūdu zaļnieku aplūšanā. Savukārt citā zaļnieku pagasta ciematā Svētas upe aplūdinājusi nevien pļavas, bet arī kādu pirtiņu. Tāpēc ik viens var vērot peldošas smalkas pagalas. Līdzīga aina pavērs arī citos Zemgales pagastos.